Sveicināti Ortotologs podkāsta īpašajā raidījuma ciklā, kas veidots kā atskats uz Ortoklīnikas rudens medicīnas konferenci. Pie mums šodien ciemos ir ārsts, kurš pēc konferences saņēma ne tikai augstu novērtējumu par lekcijas tēmu aktualitāti, izcilo pasniegšanas kvalitāti un sniegtajām zināšanām, bet arī daudzas apmeklētāju komentārus, ka šī lekcija fundamentāli mainījusi viņu priekšstats un izpratni par aplūkoto tēmu. Ortoklīnikas traumatologs, ortopēds, pēdu ķirurgs, dakteris Juris Brūklis. Labdien, doktor! Labdien! Klausoties jūsu lekciju klātienē, radās iespējas, ka tieši šī ir tā tēma, par kuru jums nākas visbiežāk diskutēt ar saviem pacientiem. Mūsu sarunas tēma - papēžu pieši, mīti un realitāte. Kas tad, doktor, īsti ir piesis un kas tad ir tas galvenais strīda moments tajā visā? Jā, pacienti ļoti bieži nāk, katrā pieņemšanā mums ir pacienti, kuriem ir sūdzības ap papēdi. Un ļoti bieži tas tā pirmā lieta, ar ko cilvēki atnāk, viņi ir uztaisījuši rentgenu, viņiem ir diagnosticēts tā saucamais piesis, un viņi nāk ar pārliecību, ka problēma ir piesis. Ja mēs runājam par piešiem vispār kā tādiem, tad piesis kaulam veidojās kā tāds pagarinājums, kā tāds pīķīts kaulam veidojās mīksta audu piestiprināšanās vietā. Tas visbiežāk ir cīpslis, bet tas var būt kapsulas locīta vai apvalka piestiprināšanās vietā vai dažādu saišu piestiprināšanās vietā. Un, ja mēs runājam par papēdi tieši pa piešiem, tad mums visbiežāk saskaramies ar pakšējo, ir plantāro papēžu piesi, un otrs biežākais ir mugurējais, jeb posteriorais papēžu piesi. Un par papakšējo papēžu piesi mēs runājam visbiežāk kontekstā ar saucamo plantāro fascītu. Tās ir sūdzības, ar kurām visbiežāk mēs saskaramies pieņemšanā. Proti, atnāk cilvēks, saka, viņam sāp papēdzes, nevar uzkāpt uz papēžu no rīta, ļoti grūti ir iestaigāties, vai pēc darba dienas pasēž, atkal pēc tam nevar iestaigāties, ir sāpes. Un šis te plantārais fascīts visbiežāk ir tas, ar ko cilvēki nāk, un visbiežāk viņi to saist ar papēžu piesi. Kāpēc mēs izvēlējos to tēmu mīti un realitāti? Jo bieži vien arī ārstu aprindās ir mīts par to, ka sāpes izraisa papēžu piesis. Gan mugurējais, kur ahilē cīpslis stiprinās, gan apakšējais, kur plantārās fascijas tuvu piestiprināšanās rajonam. Tad mīts ir par to, ka sāpes izraisa pieši. Bet sāpes neizraisa pieši. Pieši ir netīša atradne rentgenā, un ir cilvēki, kuriem ir pieši, bet nav sāpju papēdim, un ir cilvēki, kuriem ir sāpes, bet otrādāk ir pacienti, kuriem ir piesis, bet nesāp nekas. Tad tas tādu pacientu īpatsvars vēl lielāks. Proti atnāk, mēs uztaisam kaut kādu iemeslu dēļ rentgenu, piemēram, cilvēkam salauzt potīte vai kaut kāda cita trauma ir. Mēs redzam, tad vai no apakšējo vai ahilē cīpslis piestiprināšanās piesi, bet cilvēkam nav nekādu sūdzību. Tad piesis neizraisa sāpes. Šīs sāpes izraisa mīksto audu bojājums, iekaisums, sauciet to, kā gribiet. Bet tas nav tas pats piesis? Nē, pies ne. Tad, ja papēd šo jautājumu dziļāk, tad ir tā, ka apakšējais papēžas piesis veidojās vietā, kur stiprinās pie papēža īsie pirkstu saliecēji muskuļi. Teiksim tā ļoti vienkāršākot izsakoties. Bet tā ir arī vieta, kur ļoti, ļoti tuvu, faktiski tā ir pārējais zona, kur stiprinās arī plantārā fascija. Plantārā fascija ir tāda kā saucam to tā ir fascija, bet tā viņa pilda tādu kā cīpslas funkciju. Plantārās fascijas funkcija ir piešķirt pēdai atspērīga, un faktiski tas ir tāds, kas savieno audi, kas savieno papēdi ar pirkstiem, un līdzīgi kā lokam stīga, tāpat tās ir darbojas plantārā fascija. Viņi uzkrāja enerģiju, iestiepjoties, un pēc tam šo enerģiju atdod, proti cilvēks atsperoties, izmanto gan plantāro fasciju, gan vajadzētu izmantot arī mazos pēdu muskuļus. Bet plantārā fascija kā tāda, viņas piestiprinājuma vietā neveidojas piesis, un piesis nav sāpju iemesls, bet gan šīs plantārās fascijas bojājums. Tas sanāk tā, ka cilvēks sevi ierauga vizuāli kaut kādu, neteiktu defektu, bet, respektīvi, ir kaut kāds izaugums, ko viņš fiziski redz, un viņam ir kaut kāds apakšējo papēžu piesi cilvēks nevar redzēt vizuāli, ja nav kaut kāds abnormāli liels, tie ir tādi kazuistiski, tie ir tādi gadījumi, kas ir ārkārtīgi reti. Tad apakšējo, kur papēdim apakšas sāp, no rītiem bieži pieceļoties no gultas, tad to apakšējo papēžu piesi nevar redzēt, tāpēc, ka tas atrodas zem, tur ir āda, zemāda, tāds biezs tauku polsteris, tad ir plantārā fascija, un tikai tur zem viņas ir šis piesi. Bet mugurējo papēžu piesi, tas ir tur, kur
apavi spiežās klāt mugurējā daļā. Cilvēks var vizualizēt, jā, šis piesis ļoti liels ir, bet tur šo pietūkumu un vizualizāciju dod ahilē cīpslas pietūkums, iekaisums un naudu. Tad tas otrs mīts, jeb otra tipiskā papēžu pieša mīta vieta ir aizmugurējā daļa. Sāp nevis piesis, bet sāp ahilē cīpslas iekaisums piestiprināšanās vietā. Bet, ja cilvēkiem ir ļoti liels piesis izveidojas, kas papēdim aizmugurējā daļā mēdz būt diezgan liels, tad šis te piesis kā kļūst arī pats par sevi par mehānisku problēmu. Tas ir tāds kairinātājs, kas ir faktiski kauls, kas ir iekšā cīpslā, kas var arī traumēt cīpslu pret apavu mugurējo daļu. Bet kā cilvēks nonāk pie tā secinājuma, ka tas ir piesis, kas viņam tagad sāp? Viņš izlasa rentgena aprakstu. Un ir tik ļoti dziļi tas iesakņojies mīts, ka bieži vien cilvēkus sūta, jau arī ārsti sūta ar ziņu, jums ir piesis, ejiet tad tur pie traumatologa. Ja? Un tad tas ir tāds mīts, kas pats sevi kultivē. Mēs dzīvojam mītu pasaulē, mums ļoti daudz mītu ir attiecībā uz veselību. Ja? Mēs saaugstējamies, jo mums tur sapūta, mums tur sāp sprandi, jo caurvējš, ja? Un tās ir vīrusu infekcijas, tas ir novājināta imunitāte, un nevienam nekas neko nesapūš, un nevienam nekas caurvējā nesavelk. Ja? Tas ir. Bet mēs dzīvojam mītos, ja, ka tas ir caurvējš, kas mūs saaugstē. Tad tas notiek tā, cilvēks no rīta pamostās, viņam ir sāpes, viņš kāpj ārā no gultas, viņam ir sāpes. Viņš dodās pie sava ģimenes ārsta, visdrīzāk, un saka, ka viņam ir sāpes. Tad viņam tiek nosūtīts uz rentgenu, jā? Jā, protams, rentgens ir viens no tādiem obligātiem izmeklējumiem. Ja cilvēkam kaut kas sāp uz slogošanu, rentgens ir absolūti leģitīms solis, tas pat ir vajadzīgs darīt, jo papēc var sāpēt visbiežākās sāpes ir šīs tipiskās no rīta ir plantārā fascija, fasciozes, fasciopātijas dēļ, bet varbūt cilvēkam ir stresa lūzums papēdī var būt liela cista, tāds dobums, jā, varbūt vēzis, jā, kaula, jā, tad rentgens ir leģitīms solis, tas tāda ir vajadzīgs solis, un tad, kad rentgenā neko citu neatrod, bet redz tādu kārtīgu, tādu kaula, tādu piesi, tādu pagarinājumu, cilvēks izlasa slēdzienu, papēža piesis, skaidrs, tad problēma ir acīm redzama, jā, pacients domā. Jūs pie šīs diagnostikas minējāt tieši magnētisko rezonanci un ultrasonogrāfiju. Es teiktu otrādi, varbūt, jā, precizējoši, jā. Jo pie šīm te problēmām plantārais fascītis, sauksim to tā, kas biežāk tiek izmantots, vai ahilē cīpslas tendinīts vai tendinopātija. Tendinopātija vai fasciopātija nozīmē, ka ir šīs struktūras saslimšana. Jau tāda deģeneratīva, tas ir nolietojuma saslimšana, ja pārslodz. Tad sonogrāfiski to ļoti labi var diagnosticēt. Plantārai fascijai ir sabiezējums, vairāk tur par 3 mm, plantārā fascija, tā ir izmainīta struktūra, tad mainās šķiedrojums, mainās tad, cik ir mainās audu blīvums sonogrāfijā, un tas pats arī ahilē cīpslē. Cilvēkam sāp papēžu mugurējā daļa, ir pietūkums, sonogrāfiski redz ahilē cīpslas izmaiņas tipiskās, un ļoti bieži tas korelē ar piešiem, jo tās nav nepareizi būt teikt, ka plantāriem fascītiem nav nekāda sakara ar piesi. Tas ir vienas problēmas, faktiski tādas izpausmes, jo pieši veidojās savilktu muskuļu dēļ, ļoti vienkāršāk izsakoties. Tad, piemēram, mēs daudz sēžam. Mēs cilvēki. Mums ir ļoti lielai daļai cilvēki ir saīsināts ikra muskulis. To var pārbaudīt klīniski, jeb izmeklējot. Savilkts ikra muskulis ļoti nospriego papēdi. Kombinācija ar vājiem pēdas muskuļiem, mazajiem pēdas muskuļiem cilvēkam, un plus vēl lietojot apavus, tad tas viss mehānisms bojājās. Tad iekaist plantārā fascija, iekaist ahilē cīpsle, un šīs te izpausmes rentgenā, ko mēs redzam, tas ir visas šīs problēmas kopējās izpausmes, bet piesis kā tāds nesāp, to es gribēju uzsvērt. Jā, mans tas nākamais jautājums būtu, no kā te vispār veidojas tie pieši? Tad analoģija ir tāda, ka ir muskulis, kas ir tāda dinamiska struktūra, kas strādā, kas visu laiku saīsnās un pagarinās, viņa ir piestiprināta pie kaula. Un ja šis muskulis ir hroniski saīsnāts, ir hroniski palielināts tāda stiepšana vietā, kur cīpsla vai fascija piestiprinās pie kaula. Un tā ir dabas aizsarga reakcija, kad šī te fascija un arī cīpsla
viņas ieaug kaulā, ieaug kaulu plēvē, tā saucamā periostā. Un periosts visu laiku tiek hroniski traumēts, visu laiku tiek vilkts. Un analoģija ir līdzīga, kā ja jūs paņemsiet cilvēku un vilksiet aiz matiem, kas ir sāpīgi. Cilvēks iet šī vilcēja virzienā. Tāpat tās arī kauls pamazām sāk augt šī stiepšanas virzienā, kā ir tāda aizsarga reakcija, lai atslogotu cīpslu. Ja, tad tas ir organisma aizsarga reakcija, bet tā ir patoloģiska reakcija. Tā tam nevajadzētu būt veselā organismā. Ja. Un, protams, kā ar laiku, ja piesas kļūst ļoti liels, izaug, tas var radīt arī mehāniskas sāpes. Tā kā es teicu, papēžu mugurajā daļā. Ko cilvēks ikdienā var darīt tādu, lai viņš neiedzīvotos šādā? Nu, protams, ka tie viedokļi tur atšķirās, ir dažādi, bet pamatā tāda mums. Ja saīsināt muskultūra ir jāstaipa, tad tie stiepšanās vingrinājumi, tas ir faktiski tāds, jācenšas izvairīties no maskustīga dzīvesveida. Tad jāstaipās, vēlams ir stiprināt, mēs runājam par plantāro fascīti, ir tas speciāls vingrinājuma protokols, tāpēc kā ahilēja cīpslē, tie ir speciāli muskultūru stiprinoši vingrinājumi, kuri atslogo šo te plantāro fasciju, atslogo ikra muskultūru, jā, tad tas ir faktiski pārslodze, un mums jāstiprina tās struktūras, kuras slikti strādā, un tie paši pēda muskuļi slikti strādā apavu dēļ, tāpēc, ka apavos pēda nevar brīvi kustēties, pēdai nenotiek šī dabīgā vērpšanās, un ja pēda ir iespiesta pārāk šauros apavos, mums ir tā saucamie receptori, kuri, ja pēda brīvi var kustēties, pēda paplatinās, iestiepjās plantārās fascijas receptori, kuri dod signālu muskultūrai, ka muskultūrai jāstrādā. Ja tiek iespiesta pēda pārāk šaurā apavā, nenotiek šī pēdas dabīgā kustēšanās, sāniski un vērpšanās, nestrādā mazie pēda muskuļi, viņi vienkārši atslēdzās, viņi nedarbojās, un ja muskuļi nedarbojās, tiek pārslogotas citas struktūras, jo plantārā fascija ir viena no pēdas atspērienu veidojošajām funkcijām. Tad jāstaipās, jāstiprina pēda muskuļi, nu un tā, kad šī problēma jau ir izveidojusies, tad, protams, jāstāsta, ja ir kaut kāda pēdas deformācija, tad tās ir zolītes, ir triecienviļņu terapija, kas tiek pielietota, var pielietot teipošanu, jā, visādi dažādas veidi injekcijas, tie var būt steroīdi injekcijas, tās var būt plazmas injekcijas, kas šobrīd uzrāda labāks rezultāts. Bet profilaktiski vienkārši tas zināms fakts ir. Cilvēkam jācenšas pēc iespējas kustēties. Svaram ir liela nozīme. Cilvēkiem, kuriem ir liekais svars, liels liekais svars, viņiem ir biežāk šīs problēmas. Nu, un tā lieta, pirmais, ko es saku cilvēkiem, mainiet gaitas paradumus. Ja cilvēkiem ir paradums ātri iet slāt, jā, visus apdzen uz pa trotuāru vai iet pa gaiteni tā, ka viss trotuārs klab, jā. Tad jācenšas staigāt mazākiem, maigākiem soļiem. Nu, tie stūrakmeņi. Mainīt gaitu, trenēt muskultūru, stiept muskultūru, izvēlēties pareizes apavus, kuros pēda var normāli kustēties. Bet kas tad īsti ir tas, kas sāp cilvēkam? Tātad viņš ir aizsūtīts uz rentgenu, viņš atnāk atpakaļ, viņam pasaka, ka piesis, viņš ir pārliecināts, viņam sāp piesis, viņš aiziet pie traumatologa, bet kas tad ir īsti viņam sāpējis tajā visā? Ja mēs runājam par papēžu apakšējo daļu, tad tā ir fascija, tas ir tie mikroskopiski bojājumi, kas pamazām kumulējas, tas ir, tad cilvēks jau ir mehāniska struktūra. Ja jūs kaut kādu mehānisku struktūru hroniski pārslogojat, pamazām tas līdzīgi kā mašīna. Ja jūs visu laiku braucat pa kaut kādu bruģi, pa bedrēm ignorējot, ja, tad signāls, ka tur visu laiku tā kā mehāniski trokšņi kaut kas tiek daudzīts, tad šo te plantāro fasciju hroniski sitot pret zemi, hroniski pārslogojot, viņu pārstiepjot, pamazām šie te mikrobojājumi, kas ir tādas sākumā par šūnu līmenī, pēc tam jau pamazām šķiedras, tas viss kumulējās, un tad, kad plantārā fascija jau ir ieplīsusi, to mikroskopiski var redzēt, tas ir bojājums, jā, ar tādu hronisku iekaisumu. Tad cilvēkam sāp iekaisums, tur tiek kairināti sāpju receptori, kuri reaģē uz sāpju slūgošanu. Un ahilēja cīpslis, tad papēžam mugurējās sāpju gadījumā, tā ir ahilēja cīpslis hronisks iekaisums, saucamā tendinopātija, tas pārslodzes dēļ ahilēja cīpslis sāk bojāties, sāk plīst. Un, protams, ka cilvēks šos te signālus ignorē, iedomājamies tādā iedomātu situāciju, kad mēs varam atslēgt sāpes, neko citu nemainot, tad hroniski pārslogojot, tas viss beidzās ar plīsumu struktūras. Tas viens no tiem otriem biežiem mītiem, ko es dzirdu, ka vai tad nevar aiziet ar triecienviļņu terapiju. Medicīnā triecienviļņu terapija, tas, ko mēs ortopēdijā saprotam, tas ir noteikti signāla, intensitātes, dziļuma, skaņas viļņu izlāde, kas
tad audos izlādē noteiktu enerģijas daudzumu. Mēs īsti nezinām, kāds darbojās, bet tas darbojās, mēs nesaprotam tādā, galīgā tādā šūnu līmenī, līdz galam nesaprotam, kāds darbojās, bet faktiski audos tiek izlādēta, tā pēdiņās pareiza enerģija, kas inicēja, izraisa dzīšanas procesu. Un tas mīts ir, ka triecienviļņu terapija nosit piešus. Tad cilvēks atnāk, izgājis tur 10 seanses triecienviļņu terapiju, uztais atkārtot rengeni, bet tur piesis, kā ir, tā bija. Ar tādu ortopēdisko triecienviļņu terapiju nevar nosist papēžu piešus, tāpēc, ka tā triecienviļņu terapija, kas tiek pielietota, piemēram, nierakmeņus skaldot, viņi ir, es nezinu, cik reizes, bet viņi jātaisa narkozē, un var izraisīt pat hematūriju, proti asiņu izdalīšanos, varbūt asiņu konstatāciju urīnā, tad cilvēks pies samaņas šādu triecienviļņu terapiju, ar kuru varētu nosist tiešām kaula piesi, nemaz nevarētu tolerēt. Bet vai tas vispār ir vajadzīgs? Nē, tāpēc, ka papēža piesis, pat ja mēs varētu viņu noskaldīt, mēs nebūsim atrisinājuši problēmu. Problēma ir mīksti audi. Tas nozīmē, ka arī, respektīvi, pacients iet uz triecienviļņu terapiju, viņam tiek veikts šī procedūra, un viņš sārstē to īsto sāpošo vietu. Jā, tieši tā, jā. Un tāpēc tur joprojām ir piesis, bet viņam ir beigušās sāpes. Jā, tieši tā. Vēl viens no mītiem, ko jūs minējāt, ka pieši veidojas tikai vecumā cilvēkiem. Nē, tas tā nav. Protams, ka piešu veidošanās un piešu izmērs tomēr korelē ar nodzīvoto dzīves gadu skaitu. Tāpēc, ka hroniski savilkt ikra muskuļi. Soļiem. Jā. Tas ir tāds, jo cilvēks ir vecāks, jo viņam vairāk sāk veidoties kaut kādas izmaiņas skeletā. Tajā skaitā piešu izmērs, daudzums, un tā tālāk. Bet pieši var būt arī jauniem cilvēkiem. Protams, ka viņu daudzums ir stipri mazāks. Jā. Bet, piemēram, cilvēkam 40-gadīgam ļoti daudziem uztaisot rengeni netīši atradni ir neliels vai no apakšējais vai mugurējais papēžu piesis. Jā. Bet tas nenozīmē, ka viņam obligāti kādreiz tas sāpēs un traucēs. Nē, 70% cilvēku, kuriem konstatē rengenoloģiski piešu, nav nekādu sūdzību. Jā. Un tas 5. mīts, ar ko jūs dalījāties, bija piesis vienmēr jānoņem ķirurģiski. Es saprotu, ka tas tā noteikti nav. Nē. Bet ja cilvēkam ir kaut kāda problēma, piemēram, mums šeit vajag diferencēt, ja ir apakšējais papēža piesis, rengenā diagnosticējums, bet ir plantārās fascijas problēma, ja mēs viņu ārstējam, mums neizdodas viņu izārstēt konservatīvi. Ja mēs ejam uz ķirurģisku ārstēšanu, tur ir dažādas metodas, varbūt plantārās fascijas iešķelšana vai ikra muskuļa augšējā gala iešķelšana, lai viņi pagarinātu mehānismu. Tad ārsti bieži vien ir spiesti strādāt šajā mītu pasaulē, un ja cilvēkam izoperē, viņam, piemēram, operācija varbūt kaut kāda iemesla dēļ nav izdevusies, un viņš joprojām rengenā redz piesi, tad viņu nevar pārliecināt nekādā veidā, ja? Tāpēc reizēm kosmētisku iemeslu dēļ, tajās retajās reizēs, kad plantārais fascīts ir ķirurģiski ārstē, var noņemt arī piesi. Viņa ar tādu frēzi vienkārši noslīpē nost. Jā, tā kā tas izdarāms ir, bet kā tāda manipulācija nav nepieciešama. Bet, ja, piemēram, cilvēkiem ir liels mugurējs papēžu piesis, kas jau mehāniski sāk traucēt apavos, jo apavos ir, ka papēdis ir ļoti prominents, jūs nopērkat noteikti izmērā apavus, un jums vienkārši fiziski papēdim pietrūkst vieta kurpē, tad to ārstējot, mēs reizēm, ja papēžu piesis liels, mēs viņu to piesi, kas ir iekšā ahilē cīpslā ir jaudas, mēs to piesi reizēm noņemam arī. Viņš neataug? Tas ir labs jautājums, es īsti nezinu. Principā, es domāju, ka tajā vietā ne, jo tajā vietā tomēr tiek sabojāta kaulplēve. Jā, mehāniski tiek nofrēzēta kaulplēve, un tajā vietā tur kauls nevar vairāk augt kā tāds. Jā. Bet visbiežāk ir jāatrisina pamat problēma, un tad arī šie pieši neveidosies. Jā. Kā rīkoties tad cilvēkam, ka viņam, pirmkārt, kas ir tie raksturīgākie simptomi? Minējāt jau arī, ka tātad no gultas izkāpjot ir šīs sāpes, uzliekot pēdu uz virsmas. Varbūt ir vēl kaut kādi simptomi, un kā būtu tad pareizi rīkoties, varbūt neskatīties rengena izrakstu, vienkārši aiziet uzreiz pie traumatologa. Jā. Nē, rengena izrakstu var paskatīties, tas jau datamidā cilvēkam pieejams Latvijā, jā. Bet es neieteiktu sākt analizēt un domāt, jo ir tā, lai kaut kādas lietas saprastu, ļoti ilgstoši ar to jāstrādā, mēs jebkuru lietu. Teiksim, jums tur mašīnā ir aizdomīgs troksnis. Jūs aizbrauksiet servis, jums tur pateiks, es nezinu, kaut kāds vārds, reduktors kaut kāds tur, jā. Man personīgi neko neizsaka. Es tā apmēram saprotu, jā. Bet tas nenozīmē, ka es tagad braukšu, pats celšu mašīnas domu, kad pats sākšu mašīnu remontēt. Tie, kas saprot, lai remontē paši, bet tie, kas nesaprot, tad viņi dodas pie ārsta notiecīgi.
iegūst kaut kādu informāciju, viņam tiek izskaidrots, pateiks, ko darīt. Jā, tad mums nav viss jāsaprot. Attiecīgi nevajag nodarboties pašārstēšanos. No otras puses atkal, ja cilvēkam ir kaut kāda tipiska simptoma, mēs ievedam šo, daudzi atnāk jau ir ievadījuši chatā GPT, informāciju, savada visus simptomus, un viņiem iedod kaut kādu slēdzienu. Viņi būtībā strādā atkal, kad tas chats izvirza kaut kādu hipotēzi, kas tas varētu būt. Un attiecīgi cilvēks var paskatīties, kas tā ir pa problēmu, paskatīties tajā pašā chatā, ko darīt. Tur ir nekādas jau tur sarežģītas lietas nav. Tur visticamāk pateiks, es neesmu skatījies, bet visticamāk pateiks, ka jāsteipās, jāstiprina pēdu muskuļi, jāizvēlās ērti apavi. Ja? Bet, un attiecīgi arī tās kaut kādas citas ārstēšanas iespējas tur redušiem būs pateikts, bet varbūt ar kaut ko var sākt un tad jau skatīties, ja tā problēma. Bieži vien cilvēkiem pāriet, viņi pavingro, pastaipās, pamaina gaitas paradumus, tāpēc, ka sāpes maina gaitu cilvēkam neizbēgam, un reizēm tas pāriet, bet tie, kam nepāriet, ienāk pie ārsta. Klausoties, pat sanāk tā, ka piesis var būt tāds pat labvēlīgs priekš mums, jo viņš atklāja mums citas problēmas, kuras vajadzētu ārstēt. Ir lietas, kuras mēs redzam ļoti bieži pieņemšanās. Arī citi kolēģi, kas pēta pacientus redz gan mūsu klīnikā, gan arī citur. Tā ir pilnīga epidēmija. Tāpēc es gribēju šo tēmu aktualizēt, lai varbūt kaut, fizioterapijas vai ģimenes ārsta etapā kaut kādas problēmas jau tiktu sākts risināt. Un mēs neredzētu tik daudz tādus primārus gadījumus, ka vienkārši kas atnāk, viņam nekāda izmeklēšana nav, viņam ir tipiska problēma, nekādas ārstēšanas nav bijis. Kaut kāds process var tikt jau palaists jau ambulatorā ģimenes ārsta etapā. Tāpēc es gribēju sautīgi apsvērumu dēļ. Jā. Sarunas turpinājumā būs jautājumi, kas ir iesūtīti tieši no konferences apmeklētājiem. Jā. Jūsu novērojums, doktor, kas ir lielākais šķērslis veiksmīgai piešu zonas pārslodes ārstēšanai? Gaitas paradumi, tad ātra slāšana, mēs staigājam pa ļoti cietām virsmām, ja mēs staigājam ignorējot, jāpārformulē ir, apavu dēļ mēs varam staigāt daudz garākiem, ātrākiem soļiem. Ja, tāpēc, ka mums ir pišķi piepacelts papēdis, mums ir stingras zoles, mums vairs nav jāuzmanās no akmentiņiem, stikliem, čiekuriem, saknēm un tā tālāk, un cilvēks var staigāt pa ļoti cietām, vienveidīgām, gludām virsmām ļoti ātri. Iemesli visbiežāk ir nepareiza staigāšana, kombinācija ar pārāk šauriem apaviem, tur visvairāk grēko sievietes, gribās laikam skaistāk iztīties, lai šaurāka, smalkāka pēdiņa, izvēlās pārāk šaurus apavus, un būtu, laikam, trešais būtu svars. Ja cilvēkam ir, tad vienkārši noslodze. Ja ir liels svars un ilgstoša slodze, tas ir veicinoši faktori. Vai ir kādas izplatītas kļūdas, ko pacienti pieļauj cenšoties ārstēties paši? Un tepat arī rodas jautājums, vai ir novērots kādas biežākās kļūdas pacientiem, kuri jau ir pirms tam nosacīti jau pārārstēti, pārāk agresīvu fizioterapiju, neatbilstošu apavu vai kas cits? Vissliktākais, kas var būt, ja mēs runājam par sevišķi ahilēcības piestiprināšanās sāpēm, ir nepareizas, nepamatotas injekcijas. Tad, ja, piemēram, apakšējā pēdas daļā tiek veiktas steroīdu injekcijas, saucamās blokādes, un ja viņas cilvēkiem ir uztaisītas vairāk kārtu, sevišķi ar īslaicīgu efektu, ja, bez sonogrāfijas kontrolē, audus var ar steroīdiem sabojāts. Tas ir, bet papēža apakšējā daļā šie te varbūt tie sliktie efekti varbūt nav tik ātri un bieži redzami, bet savukārt ahilē cīpslu, ja iešpricē augstas koncentrācijas steroīdu piestiprināšanās vietā pie vispār ahilē cīpslas tūmā, iešpricē steroīdus, kas ir augstas devas, var ahilē cīpslas sabojāt. Un, diemžēl mēs redzam, cilvēkam uz kaut kādu laiku pāriet sāpes, un tad sāpes atjaunojās, vai sāpēm reizēm ir tāds pēkšņs atkal raksturs, ja? Uztaisot magnētisko rezonanci vai sonogrāfiju, mēs jau redzam, ka ir ahilē cīpslē plīsums. Ja? Un ahilē cīpsle pēc steroīdu injekcijām ir ļoti jūtīga, tā kā tas laikam būtu galvenais sliktais. Vispārējais, tas vienkārši varbūt neefektīvi. Ja? Un ar fizioterapiju ir tā, ka ja cilvēks ilgstoši vingro, un viņam visu laiku šī vingrošana ir sāpīga, ja, reizēm ir tā, ka varbūt tiek pārforsēts tieši ar vingrināšanu, ignorējot sāpes. Ja, bet kopumā neko bīstam, es domāju, nevar izdarīt.
Vai jūs praksē kombinējat triecienviņu terapiju ar injekcijām PRP, hialurons un kā jūs izvēlaties to secību? Ja sāpes ir ļoti akūtas un cilvēks nevar pastaigāt, nevar izkāpt no gultas, tad pirmajā reizē parasti sonogrāfijas kontrolēs veicu steroīdu injekciju, lai vienkārši ātri samazinātu simptomus. Bet es uzreiz pasaku, ja cilvēks nemainīs neko citu, ne gaitas paradums, ne muskuļus, tad šī problēma visticamāk nāks atpakaļ. Steroīdu injekcija tas ir hormons, tas ir iekaisuma mazinošs hormons. To bieži špricē pie artrozēm, tas ir tāds ātrs iekaisuma mazinošs, simptomus mazinošs pasākums. To vēlams darīt sonogrāfijas kontrolē, lai pirmkārt uztaisītu arī sonogrāfijas diagnostiku, plus lai redzētu, kur tas tiek injicēts, lai tas netiek injicēts kaut kur plantārajā fascijā, papēža tajā tauku polsterī, kas būtu bīstami. Ja šūdzības nav ļoti akūtas, tad es iesaku parasti piedomāt pie gaitas, iet vingrot, varbūt, ja ir kaut kādas pēdas deformācijas, var pielietot zolītes, pārējoši, īslaicīgi. Un tad parasti tā, ja cilvēkam nav bail no injekcijām, var iet uz plazmas, jeb PRP injekciju, var kombinēt ar hialuronskābi, ir speciāls hialuronskābs, kas ir cīpslām. Tur tas efekts nav tik ātrs. Ja cilvēks saka, ka man tomēr bail no špricēm, tad drīzāk uz triecienviļņu terapiju. Varbūt es gribētu tā pārformulēt. Parasti jāsāk ir ar neinvazīvām lietām, proti, kad mēs neiejaucamies organismā ar kaut kādām špricēm, tad es iesaku parasti sākt ar triecienviļņu terapiju, un tad nākamā etapā var taisīt PRP injekcijas, bet viņas var arī kombinēt. Ja? Bet tas, ko nevajadzētu kombinēt, ir steroīds kopā ar PRP. Tas ir viens pēc otru strādā. Kādos gadījumos jūs apsverat ķirurģisku ārstēšanu un kādi ir tie galvenie riski un ieguvumi, ko jūs ņemat vērā? Tur atkal jānodala apakšējas, ja plantārās fascijas problēmas, tad ļoti reti, ka to vajag operēt, varbūt reiz gadā operēt tādu lietu, tad, ja ir ilgstoši neefektīva konservatīva ārstēšana. Riski attiecībā uz apakšējām papēžu sāpēm nekāda lielai nav, tiek iešķelta vai plantārā fascija, vai pie ļoti saīsināta ikra muskuļa tiek iešķelts ikra muskuls. Viņam šī apaneiroze tiek iešķelta. Savukārt, ja mēs runājam par papēžu mugurējām daļām, tad, ja cilvēks ir izmēģinājis visas konservatīvās ārstēšanas metodas, un sāpes ir ļoti ilgstoši, vismaz ilgāk par 6 līdz 12 mēnešiem, kā no intensitātes. Un mēs redzam, rengenā ir atbilstošas izmaiņas, tad mēs redzam noteikti papēža formu. Sonogrāfiski vai vēl labāk magnētiskā rezonance mēs redzam hroniski iekaisumu, cīpslas piestiprināšanās vietā, varbūt ir daļai plīsu un pazīmēm. Tad drīzāk jāiet uz ķirurģiskā ārstēšana. Un tad attiecīgi tie vispārējie ķirurģiskie riski, proti varbūt kaut kāda brūces dzīšanas traucējumi, infekcijas un tā tālāk, bet mēs ortoklinikā mums ir tehniskas iespējas operēt mazinvazīvu, proti papēža to pašu formu var mainīt ar mazām frēzēm, caur maziem dūriem vai griezieniem, nav šīs tipiskās problēmas, brūču dzīšana, infekcija, kaula sadzīšanas, kaut kāda tās problēmas, un savukārt to ahilē cīpslu arī var piešūt atpakaļ, daļēji vai pilnu bojām var piešūt arī endoskopiski, proti caur maziem griezieniem, kameras kontrolē, neatgriežot vaļā cīpslu. Turpat mums jāskatās, ir individuāli kādas izmaiņas audos ir. Bet ir vispārējie ķirurģiskie riski, kaut kas nedzīst, kaut kas iekaist, inficējās, jā. Tāda, bet es neteiktu, ka tās būtu kaut kādas ļoti specifiskas sūdzības tieši šai problēmai. Paldies, doktor, par sarunu. Bet varbūt ir vēl kaut kas tāds, ko es nepajautāju, bet ko jūs gribētu piebilst pie šīs tēmas. Es vienīgais ieteiktu cilvēkiem piedomāt, pavērot, kā jūs staigājat, tomēr būt aktīviem, pastaipīties, pavingrot, tas neprasa daudz laika, tas ir būt pāris minūtes dienā, un skatīties, lai apavi nav tādi, kuros jūs uzmetat aci, jūs nostājaties ar pliku kāju uz zemes, noliekat blakus savus apavus un paskatieties, kāda ir apavu forma. Ja jums ir plata pēda, kurai vajag vienkārši fiziski vietu apos, un jūs viņus stūķējat iekšā pārāk mazās kurpēs, tad jūs veicināt šīs te problēmas. Tas laikam būtu, ko es gribētu piebilst. Cik daudz atrasina mūsu dzīvē, ja mēs vingrojam, ja mēs sekojam līdzi svaram, lai viņš nav pār lielu, un patiesībā arī šoreiz tāda estētiska lieta, pareizas gaita. Jā, kā teiciens pacients, kuram bija plantārais fascīts, viņam izskaidroja, kā viņam vajadzēja staigāt, bet īsti tā nevarēja noformulēt. Teica, staigāt mazākiem, klusākiem soļiem. Viņš teica, jāiet lēni un cienīgi. Jā, mums ir jāmācās iet arī cienīgi.
Labi, paldies jums, doktori, un paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums. Šī bija Ortotalks saruna ar doktoru Juri Brūkli. Tiekamies jau nākamajā epizodē, kurā turpināsim aplūkot konferences laikā dzirdētās tēmas. Nākamā saruna būs par delnas kaulu lūzumu korelāciju ar dusmu kontroli. Raidījuma viesi - ortoklīnikas traumatologs, ortopēds, plastikas ķirurgs Mārtiņš Teicis un ārsts psihiatrs Gunārs Trimda. Sarunu vadīju es Agnese Baumani un par skaņu rūpējās Guntis Bērziņš. Paldies jums uz tikšanos jau nākamajā podkāstu epizodē.